Kur meklēt informāciju, lai uzzinātu, vai uzņēmums, ar kuru jūs esat nolēmis sadarboties, nešmaucas vai patiesībā nav pat uz bankrota robežas? Nē, nekur nav jāskrien. Visu var uzzināt, neatajot no datora. Droši vien lielākajai daļai mūsu skatītāju uzņēmumu Lursoft vārds ir pazīstams vai vismaz dzirdēts. Jo šīs informāciju tehnoloģiju uzņēmums pastāv jau kopš 90. gadu sākuma un nodrošina klientiem pieeju dažādiem reģistriem, izmantojot internetu. Lai gan tagad uzņēmuma rīcībā ir vismodernākās tehnoloģijas, sākumā bija tikai viens dators, un visi pārējie dati ar roku tika rakstīti žurnālos. Turklāt vajadzēja sākt ar cilvēku izglītošanu, jo ne visiem bija skaidrs, kāpēc vajadzīga šāda informācija un kāpēc par to jāmaksā. Lursoft datubāzes nav tikai uzņēmējiem, bet ir ļoti plašai auditorijai. Pirmām kārtām šī auditorija ir ik viens ekonomiski aktīvais cilvēks, kurš kaut reizi mūžā vēlās iegādāties kādu automašīnu, nopirkt kādu nekustamo īpašumu. Viņam ir iespēja šo informāciju pirms slēdz darījumu pārbaudīt Lursoft datubāzēs. Lursoft priekšrocība noteikti ir lielā pieredze un plašie resursi. Uzņēmums piedāvā ne tikai savās datubāzēs esošo informāciju par juridiskām personām, bet arī informāciju no citām sadarbības partneru datubāzēm. Piemēram, tiesisko informāciju, CSDD, zemesgrāmatas, kā arī no iestādēm, kuras apkopo datus par kredītvēsturi. Lai piekļūtu Lursoft datiem, uzņēmuma mājaslapām jāizvēlas kāds no abonementu veidiem, vai arī jāveic apmaksa, izmantojot internetbanku. Taču maldīgs ir uzskats, ka visa Lursoft informācija pieejama tikai par maksu. Piemēram, informāciju par sevi ik viens var iegūt, nemaksājot ne santīma. Tāpat bez maksas pieejamas ziņas par personām piedarošajiem nekustamajiem īpašumiem un transporta līdzekļiem, kā arī statistikas par ekonomisko izaugsmi dažādās nozarēs un Latvijas reģionos. Vispieprasītākie pakalpojumi, protams, ir pamatinformācija par uzņēmumiem, CSDD un zemesgrāmatas dati, finanšu pārskati, tiesu spriedumi un likumi, kas parasti visvairāk interesē juristus, grāmatvežus un mārketinga speciālistus. Tāpat aktuāls pakalpojums šobrīd ir maksātnespējas reģistrs, kas dod iespēju operatīvi noskaidrot maksātnespējīgos uzņēmumus. Tā kā daudzi šobrīd dodas strādāt uz ārvalstīm, netrūkst arī krāpnieku, kas šādā veidā cer iedzīvoties. Tāpēc labāk vispirms Lursoft datubāzē bez maksas pārbaudīt, vai vispār eksistē konkrētais uzņēmums, kas piedāvā darbu. Šis pakalpojums iespējams pateicoties Lursoft sadarbībai ar Eiropas biznesa reģistru, kurā pieejama informācija no vairāk kā 20 valstīm. Lursoft piedāvā arī analītiskus pakalpojumus, piemēram, nozaru finanšu koeficientus. Tie var noderēt, ja, piemēram, prātojat, vai tagad būtu īstais brīdis atvērt frizētavu. Izmantojot Lursoft informāciju, var uzzināt, kādas ir jūs interesējošās nozares perspektīvas un reitingi, kā arī skatīt kāda konkrēta uzņēmuma darbības analīze 3 līdz 4 gadu griezumā, salīdzinot tos ar nozares rādītājiem. Savukārt, ja staigāšana pa bibliotēkām vajadzīgās informācijas meklējumos jums šķiet nogurdinoša un pārāk laikietilpīga, droši varat izmantot Lursoft paspārnē esošo vietni www.news.lv, kur dažiem laikrakstiem pieejamas pat 15 gadu vecas publikācijas. Tajā ir iespēja ne tikai lasīt rakstus, bet arī skatīt publicitātes reitingus, piemēram, cik un kādos mēdījos ir bijušas publikācijas par konkrētu organizāciju, uzņēmumu vai politiķi. Lursoft piedāvā arī biznesa katalogu www.zo.lv, kurā atrodami visi Latvijā reģistrētie uzņēmumi. Informācijas ievietošana par savu uzņēmumu katalogā ir bez maksas. Šobrīd uzņēmumam ir vairāk kā 100 000 klientu un 50 darbinieku. Īpaši tiekot domāts par korporatīvā gara uzturēšanu, kas nav maz svarīgi uz vietas sēdošiem ofisa darboņiem, kam ikdienā jāstrādā ar lielu klientu skaitu. Mums ir teiksim, tādas divas grupas. Viena ir programmētāji, un attiecīgi viņiem ir sava specifika. Ja? Un ir radies priekšstats, ka programmētāji ir tādi, teiksim, savādāka tipa cilvēki. Un tad ir otri, kas ir tieši ar klientiem strādājoši darbinieki. Un šo visu mēs cenšamies apvienot tādos pasākumos kā sporta aktivitātes, kas mums ir riteņu braukšanas regulāras, un nākamā lieta, ko mēs darām regulāri, ir sporta spēles reizi gadā. Tāpat mums ir Ziemassvētku balles un uzņēmuma jubilejas svinēšanas, kas ir ar bowlinga aktivitātēm un tam līdzīgām lietām. Ikdienā neiztiek arī bez kurioziem. Īpaši tas attiecas uz jocīgo uzņēmumu nosaukumu reģistrēšanu. Kā piemērs var minēt individuālo komersantu vīrs uz stundu vai sijā
Eža Kažociņš.